Mēs dodamies ceļā uz vienu no Latvijas vecākajām pilsētām – Limbažiem. Limbažu platība ir 8994 kvadrātkilometri, un šajā pilsētā dzīvo 8501 cilvēks. No Rīgas līdz Limbažiem ir 87 km garš ceļš, un pašlaik mēs esam nobraukuši aptuveni pusi. Šī ir Limbažu evaņģēliska luterāniskā baznīca, kas celta 1680. gadā. Un tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kā arī kopš 17. gadsimta smailā torņa dēļ tā ir bijusi augstākā pilsētas dominante. Un gadiem ejot, tā ir piedzīvojusi ļoti daudz ugunsgrēku, un pēc katra no tiem to sakopa, un tādējādi tā ir izdzīvojusi. Šīs baznīcas dārzā ir uzbūvēts piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņā kritušajiem, uz kura ar godpilniem vārdiem ir rakstīts: par mūsu brīvību jūs devāt dzīvību. Baumaņa Kārlis, jeb Kārlis Baumans, bija skolotājs un jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieks, viens no pirmajiem latviešu komponistiem un latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem. Baumaņa Kārlis bija starp tiem, kuri ievadīja latviešu nacionālās atmodas kustību, plašāk pazīstams kā latviešu tautas himnas Dievs svētī Latviju autors, kas vēlāk kļuva par Latvijas Republikas valsts himnu. Par cik Kārlis Baumans, jeb Baumaņa Kārlis, dzīvoja Limbažos, pilsētas centrā ir uzbūvēts piemineklis par godu viņam, un viņa atdusmas vieta ir Limbažu kapos. Limbažu pils ir viena no senākajām Latvijas fortifikācijas aizsardzības būvēm. Pils vārtu tornis ir vienīgais Latvijā, kur saglabājušies unikālie vārti ar paceļamo restu fragmentiem. Galvenajos vārtos saglabājušās vairākas nozīmīgas gotikas perioda detaļas. Dienvidu korpusā saglabājušās gotiskās logu ailes ar lēzenām smailu loku arkām. No pilskalna ziemeļu nogāzes izplūst avotiņš. Gotiskā Limbažu pils bija Rīgas arhibīskapa pils, taču 1223. gads, kā pils celšanās gads, nav dokumentāri pamatojums. No 1359. gada līdz 1479. gadam pili okupēja ordenis. 16. gadsimta pirmos pusdokumentos Limbažu pils pieminēt kā arhibīskapa pavasara mītne. Livonijas kara sākumā pili dedzināja Krievu karaspēks. 1567. gadā pilsētai uzbruka zviedri. 9 gadus vēlāk pilī uzbruka hercogs Manguss. No 1582. gada Limbaži kļuva par poļu stārastijas centru. 20 gadus vēlāk zviedri nojauca pils nocietinājumu, kurus vēlāk neatjaunoja. 1621. gadā Zviedrijas karalis Gustavs II Ādolfs Limbažu pili ar mūžu atdāvināja Rīgas pilsētai, kurai pils piederēja līdz 1783. gadam. Aiz Limbažu pilsdurpām atrodas Limbažu muzejs. 19. gadsimta sākumā celtajā Rīgas rāds jaunajā pilī, ja pilsmūžu pārvaldnieku ēkā iekārtot vēstures ekspozīciju un izstāžu zāles. Patstāvīgā vēstures ekspozīcija iepazīstina apmeklētājs ar Limbažu pilsētas un novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Savukārt mūsdienu mākslas procesus un muzeja speciālistu pētniecisko tēmu rezultātus var iepazīt periodisko izstāžu zālēs.
Muzeja speciālisti piedāvā gidu pakalpojumus ekskursijām ekspozīcijā un Limbažu pilsētā. Daudzveidīgas muzeja pedagoģiskās programmas, tradīciju sarīkojumu, organizēšanu un iespēju novērtēt panorāmu no Limbažu pilsdrupu centrālo vērtu torņa. Un šeit ir iepriekš pieminētais avotiņš. Limbaža ir veidojušies Lielzara un Dūņezara krastā. Tā senāk ir piederējusi pie mazajām Livonijas pilsētām, kā arī tā ir bijusi viena no Hanzas pilsētām. Šobrīd mēs atrodamies pie maiznīcas Lielzars. Mēs jums parādīsim nelielu ieskatu Limbažu maiznīcas Lielzars darbībā. Maiznīca strādā no 91. gada, īpašnieki ir tagadējā, kā toreiz tā šodien. Maiznieki meistara Lāsma Boma un viņas vīrs Normunds Bomis. Šeit ir miltu noliktava, un mēs esam, ja nemaldos, tad jau vienīgā ceptuve Latvijā, kura cep maizi no pašu maltiem miltiem. Savās dzirnavās samaļam miltus. Tā, tagad iesim pie plaucēšanas. Mēs atrodamies ceptuvē vietā, kur būtībā rodās maizes garša. Visdārgākā maizes sastāvdaļa ir laiks. Tāpēc, kad tikai ilgā audzēšanas procesā var uzraudzēt garšīgu maizīti. Un tas ir tas, ko mēs darām. Šeit izmantojam dārgāko izēvielu laiku un raudzējam plaucējumus. Esam daudzkārt centušies atvieglot šo procesu saviem strādniekiem, gan plaucēšanu, gan pie dalīšanas, bet nekad tā īsti nav izdevies. Mēs gan varam izcept maizi, bet tā maize ir pilnīgi savādāk nekā tāda, kāda mēs to un jūs to jau pazīstam, kā tā ir veikalu plauktos. Jo maizē nepieciešams vienmēr saskara dabīgām virsmām. Tas ir gan koks, gan cilvēku rokas. Kā mēs pieliekam vairāk metālu un fiziski iedarbību, tā maizīt zaudē savas īpašības jau. Svarīgākais, lai izceptu maizi no rudzu miltiem, ir panākt, lai mīklā būtu skābums. To var dabūt mākslīgi, pievienojot skābinātājs, un to var izdarīt dabīgi. Viens no dabīgajiem veidiem ir šāds, kad ņemam apsas koku kubliņus, ieberam viņos iekšā miltus, pievienojam ķimenes, iesalu un uzlejam virsū karstu ūdeni. Kas notiek tajā brīdī, kad miltos esošā cieta saskarās ar karstu ūdeni, viņi sāk dalīties un pēc tam aptuveni 20 stundu laikā, palīdzot fermentiem, sadalās jau cukuros, vienkāršajos cukuros. Būtībā cieta kļūst par cukuriem, kas pēc tam vēlāk, atdziestot plaucējumam, sāk ieskāpt. Un ieskāps tāpēc, kad iekšā kubliņos, kubliņu koksnē dzīvo pienskāpes baktērijas, kuras būtībā saskāpē visu plaucējumu un maizē rodās skābums. Tāpēc vienmēr vieglākais veids, kā būs rupmaize un sauc, kā mēs atšķirt no baltmaizes, ir skābums. Būtībā šī tehnoloģija ir tikpat veca kā pasaule, mēs viņā neniek neesam mainījuši. Vienīgais, ko mēs esam izdarījuši, kubliņām apakšā ielikuši metāla apakšņas. Viss pārējais ir kā eģiptieši to darīja, kā Ziemeļvācijā to darīja, tā mēs vēl šodien to darām. Šobrīd maizīte pēc izdalīšanas ir uzrūgus un viņi tiek ielaist krāsnī. To dara kā? Noliek maizīti uz līzes, apsmērē ar ūdeni, pielabo formu un šauj iekšā. Maiznieku darbs ir ļoti grūts un būtībā prasa ļoti daudz spēka arī, bet lai jūs saprastu to, cik daudz mums šeit Lielzarā maizniekā nozīmē savs darbs, tad man ir jāpiemina, ka pēdējais maiznieks sāk strādāt šeit maiznīcā pirms 12 gadiem. Būtībā mums katra mainība ir 0,0 un visi jau ir savu amatmeistari. Pie mūsu apmeklētās maiznīcas blakus atrodas ezers – Lielzars. Lielzars ir šaurs, 4,3 km garš, kas senāk tika saukts par Svētezeru. Vidējais dziļums ir 3,8 metri, bet maksimālais dziļums 6,5 metri. Tas bija pēdējais posms Svētupes Limbažu ūdensceļā, ko izmantojušas lielaivas. Nostāsta vēsta, ka ezerā nogremdēti luterāņu baznīcas zvani.